Bet kas, ja par spīti visām sliktajām prognozēm, Dievs parādīsies tā, ka pārsteigs visu mūsu valsti? Nu, mazākā līdz lielākajā. Ziniet, es tagad nejokoju, tagad pats kungs runā. Un man iekšā ir tāda kutinoša sajūta un prieks. Jo citādi nemaz nevar būt. Jo nav nekāds jēgas, ja aklais paliek akls, klibais paliek klibs, nabags paliek nabags, nezinis paliek nezinis, lamu vīrs paliek lamu vīriem, alkoholiķis alkoholiķiem. Nē, tur nav nekādas slāvas, tur nav nekā. Un visi tika sodīti, nopērti un gāja bojā. Tur nav nekādas dieva slāvas. Nav nekā pārsteidzoša, kad bezdievīgais aiziet bojā. Nav nekā cildena tajā, ka tiek sodīts tas, kurš pelnījis sodu. Tur nav nekā. Tas pat tevi nekāda neska. Tur nav nekā. Nē, dieva nav tajā, ka aklais paliek akls. Nav. Bet te vēstnesis saka, ak, priecājieties, Dievs ir jūsu vidū, Dievs ir jūsu vidū, tāpēc aklais vairs nebūs akls. Ir pravieši no trešajām debesīm, kuri sarunājas ar gudrību, kuri sarunājas ar Sofiju, kuri ir kunga priekā, kuri ir uzvarā, kuri atrodas godības ēterā, kuri ir uzvarošā ticībā, kuri redz, ka Dievs ir varens un var mūs pārsteigt. Un viņiem ir jāsaka, ka Dievs jūs pārsteigs. Halleluja! Un tāds bija Jēzus. Un lai kur viņš arī ietu, tur ienāca milzīgs prieks. Milzīgs prieks. Tur ienāca prieks, cerība, viss, kas cilvēkam vajadzīgs, lai izkļūtu no jebkura strupceļa, Man ļoti patīk šis stāsts, es jums to parādīšu. Kad atceraties šie svētie apustuļi, Jēzus viņiem teica, jūs airējiet pāri, bet es šeit palikšu un lūgšos. Un Bībele no mūsu slēp viss Jēzus lūgšanas. Man tik ļoti gribētos tur pabūt, kaut kur paslēpties un noklausīties. Kad viss bija aizpeldējuši, un te ir Jēzus, es tur noklausītos, kā Jēzus lūdzās. Un kā diena, es pajautāju Jēzum, kā viņš lūdzas. Un viņš man teica, tas viss ir pierakstīts psalmos. Es jautāju, tu tiešām lūdzies ar psalmiem? Viņš man atbildēja, nē, tas Dāvids noklausījās manas lūgšanas un uzrakstīja psalmus. Un tad es sapratu, jo daži Dāvida psalmi vispār uz viņu neatiecas. Piemēram, manas rokas un kājas ir pienaglotas, vai par manu apģērbu viņi met kauliņus, bet Dāvidam taču neviens rokas nepienāgloja. Saprotat, vai ne? Un ļoti daudz psalmu ir tas, ko teica Jēzus. Bet Dāvids, būdams pravietis, to noklausījās tur. Jo garīgajā pasaulē nav laika. Nav laika. Tas ir šeit un tad ir. Un jūs zināt, tas ir tik ļoti forši, kad Jēzus paliek viens. Jo tur, kur tevi neredz cilvēki, un tu esi viens pats ar Dievu, tu vari būt tik ļoti dabisks. Pat nedabisks, jo tas varētu kārdināt citus cilvēkus, ja viņi tevi redzētu. Piemēram, dažas dziesmas. Es nevaru tās publicēt, jo tās, ko es dziedu mājās, es nevaru likt publiski. Bet jums tās nav vajadzīgas. Šīs lietas. Tas pat varētu iekārdināt kādu. Tāpēc esiet uzmanīgi. Neveido albumu. Kāds cits uztaisīs tur dziesmu vai albumu. Un es to nevaru, es to negribu, bet ir tādas, kuras jau dzied baznīcās, dažas dziesmas, bet es negribu to darīt, es nezinu, Bet tas, ko Dievs man saka, tas, ko viņš man saka, ir apmēram šādi.
Tas ir apmēram tāpat, kā es dziedu mājās, saprotiet? Jo ir psalmi, kas nāk no tavas sirds, un tos nav obligāti jādzied visiem. Amen. Un es dziedu par žēlastību. Nu, varbūt kaut kas līdzīgs tam, un lai jūras viļņi rūc, un ceļas zemes valdnieki, tava mīlestība mūs skūpsta. Tava mīlestība mūs skūpsta. Un neskatoties uz to, ka kaut kas notiek, es fokusējos uz viņa mīlestību, uz to, ka viņš mani skūpsta. Viņa žēlastība man apņem. Un es jūtos zem visaugstākā aizsardzības. Ne pasaulē, bet tieši zem visaugstākā aizsardzības, zem visavarena ēnas. Un lai jūras viļņi rūc, un lai zemes valdnieks stāv pretī. Tieši šajā sekundē Dievs mani skūpsta, pārsteidz mani. Un es vēlos viņu slavēt kā Dievu, kurš maigi par mani rūpējās. Un pirms es tuvojos noslēgumam, es gribu jums parādīt. Tas vienkārši šodien radās, mēs ar Toniču ņēmām vakarēdienu, es dziedāju kaut ko tur. Un pēkšņi man radās šis vārds. Tur pie Jēzus pienāca cilvēks. Viens no raksturmācītājiem, dzirdot viņu strīdus un redzot, ka Jēzus tiem labi atbildēja, tas ir Marka 12:28, pienāca un jautāja viņam, kura ir pirmā no visām baušļiem? Jēzus viņam atbildēja, pirmā no visām baušļiem, un sāka to citēt. Klausies, Izraēl, Kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs, un mīli kungu, savu Dievu, no visas sirds, no visas dvēseles, ar visu savu saprātu un ar visu savu spēku. Lūk, pirmais bauslis. Otrais tam līdzīgais - mīli savu tuvāko kā sevi pašu, un citu nav. Lielāku baušļu par šiem nav. Un tā ir vislieliskākā mācība un zinātne un visu lietu būtība un viss likums un viss, kas nepieciešams šajos baušļos. Un ko tu dzirdi šeit? Kad Jēzus runā, ko tu dzirdi? Viņš saka, klausies, Izraēl. Ziniet, ko es dzirdu, kad klausos šo bausli? Serģej, es esmu tevi mīlējusi ar visu savu spēku. Ar visu savu stiprumu, ar visu savu prātu, ar visu savu dvēseli, ar visu savu sirdi, ar visām savām emocijām. Tu nevari tikt izmests no manām domām. Es domāju par tevi katru sekundi. Un tāpēc Jānis raksta, mīlestība nav tajā, ka mēs esam iemīlējuši Dievu, bet tajā, ka Viņš mūs ir iemīlējis ar visu savu prātu, ar visu savu dvēseli, emocijām, kaisli, savām emocijām, savām. Viņš pārdzīvo šo mīlestību. Viņš nemīl mani ar kaut kādu augstu kosmisku mīlestību. Viņa mīlestība izpaužas emocijās. Emocijas viņā izraisa rīcību un darbus attiecībā pret mani. Un viņš var darīt, jo viņš mani mīl ar visu savu spēku, ar visu savu spēku, un tas ir Dievs. Un tāpēc, kad es klausos šo priecīgo vēsti par to, ka Jēzus mani tik ļoti mīlēja, ka nomira par mani, es saprotu, ka esmu hronisks laimīgais un patoloģisks veiksminieks. Jo Dievs izmantos visu spēku, ja būs nepieciešams viss spēks. Tā ir. Jo Jēzus nekad nav lūdzis mums darīt to, ko pats nedara. Viņš saka, es jums esmu piedevis $1 miljardu, piedodiet arī savu nožēlojamo rubli. Amen. Es jums visu esmu piedevis. Jūs jau sen esat piedoti. Es lūdzu jūs mīlēt cits citu, jo es jūs esmu mīlējis ar trauku mīlestību, kuru nav iespējams izskaidrot. Es netaisos skaidrot, kāpēc es mīlu ar trāku mīlestību, jo nav tādu vārdu latviešu valodā, ar kuriem es varētu izskaidrot to, ko es izjūtu pret jums. To es izjūtu, saka kungs, attiecībā pret jums. Es to izjūtu.